Neatkarībai kritiski brīži bija arī pēc 91. gada janvāra notikumiem, kad PSRS augstākā padome nolēma martā rīkot referendumu par PSRS saglabāšanu. Tautas fronts vairākums augstākā padomē iestājas par to, ka Latvijas Republikai šis referendums nav saistošs un varas struktūras tā organizēšanā nepiedalās. Vēl vairāk augstākā padome pieņēma lēmumu apsteidzoši 3. martā rīkot Vislatvijas aptauju. Tajā piedalījās 88% balstiesīgo iedzīvotāju, no kuriem 74% izvēlējās demokrātisku un valstisku neatkarīgu Latvijas Republiku. Tālākā neatkarības atgūšanas procesā šis vēsturiski svarīgais rezultāts bija pārliecinošs arguments, īpaši rietumvalstīm. Kad 91. gada augustā PSRS ārkārtas stāvokļa komiteja Maskavā sagrāba varu, Latvijā ar militāru spēku un OMON līdzdalību tika ieņemta iekšlietu ministrijas, radio, televīzija, telefonu mezgli. Baltijas kara apgabala pavēlnieks draudēja augstākās padomes vadībai ar arestu, ja tā aicinās tautu uz nepakļāvību. Šodien ar lepnumu varam atskatīties uz Tautas frontes frakcijas rīcību augstākajā padomē. Jau 20. augustā augstākās padomes prezidijas un ministru padome pieņēma paziņojumu, kurā pasludināja ārkārtas stāvokļa komiteja par nelikumīgu veidojumu, kam nav nekāda pilnvaru Latvijas teritorijā, un aicināja iedzīvotājus tam nepakļauties. Augstākā padome nemirkli nepārtrauca savu darbību, arī naktīs. 21. augustā augstākā padome spēr izšķirošu soli un pieņem konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, atceļot pārejas periodu. Jau nākamajā dienā, 22. augustā, Islanda pirmā atzīst Latviju kā neatkarīgu valsti. Protams, puča liktenis izšķīrās Maskavā. Arī ASV prezidents Bušs paziņoja, ka izvairīsies no rīcības, kas varētu legalizēt puču un vērsās pret spēka pielietošanu Baltijas valstīs. 24. augustā dekrētu par Latvijas neatkarības atzīšanu parakstīja Boris Jeļcins un aicināja to darīt arī PSRS vadību un citas valsts. Pirmā šāda soli 26. augustā spēr Eiropas kopienas valstis, 2. septembrī ASV un visbeidzot 6. septembrī ar valsts padomes lēmumu arī PSRS. Ar šo brīdi Latvijā beidzās divvaldības periods un vara reāli pāriet Latvijas institūciju rokās. Tautas fronte un augstākā padome savu vēsturisko misiju bija izpildījusi. Atlika vēl sagatavot 5. Saeimas vēlēšanas, lai pilnā mērā atjaunotu Latvijas Satversmes darbību. Taču, ja ieskatāmies stenogrammās, tad redzam, ka šie svarīgie politiskie jautājumi aizņēma tikai apmēram trešdaļu no augstākās padomes darba laika. 2 pārējās trešdaļas laika tika veltīts likumiem, uz kur pamatu izveidot neatkarīgā valsts pārvaldes institūcijas un realizēta tika ekonomiskās reformas. Radās fundamentāla problēma, kā pāriet no sociālisma tālaika izpratnē uz kapitālismu. Tas ir no plānveida ekonomikas uz brīvā tirgus ekonomiku. Veikalos vēl eksistēja valsts noteiktās cenas, bet nebija preču, ko par šīm cenām pirkt. Tirgu un komisijas veikalos gan bija preces, bet par vairāk kārt augstākām cenām, kas faktiski jau bija brīvas cenas. Līdz ko Krievija atbrīvoja cenas izēvielām, tā daudz mūsu uzņēmumu, kolhozu un sovhozu kļuva maksāt nespējīgi. Uz laiku glābt varēja valsts dotācijas, bet naudas valstī šim nolūkam pietiekam nebija. Un tomēr Latvijas tālaika valdība spēja darboties nepilnīgas un pat neizveidotas likumdošanas ietvaros. Tās vietā liekot elastīgu un pragmātisku rīcību. Visā Austruma Eiropā, ne bez starptautisku attīstības organizāciju līdzdalības, apzināti tika pielietota šoka terapija.
lai īsā laikā ekonomiku pārorientētu uz brīvo tirgu ar iespējami mazāku valsts iejaukšanos. Tagad izskan arī viedoklis, ka tā bija fundamentāla kļūda. Varbūt, bet Latvijai faktiski nebija alternatīvas. Ar savu mazo iekšējo tirgu Latvija nevarēja norobežoties no Austrum Eiropā valdošām ekonomiskām tendencēm. Ja atskatāmies uz atjaunotās Latvijas Republikas 20 gadiem, tad redzam, cik daudz jauni izaicinājumi ir nākuši klāt. Neviļus rodas jautājums, vai esam 20 gados iemācījušies dzīvot un strādāt demokrātijas, privāta īpašuma un brīvā tirgus apstākļos. Daži teiks jā, citi nē, un abas atbildes, manuprāt, būs pareizas. Viens gan ir tiesa. Tautas labklājība, kas balstīta uz efektīvu ekonomiku un sociālo taisnīgumu, bija aktuāli pirms 20 gadiem un ir aktuāli arī šodien. Savukārt, Latvijas konkurētspēja ir tieši atkarīga no mums, no katra konkurētspējas. Šo skaudro patiesību mēs nevienmēr esam spējuši pieņemt. Godātie klātesošie, atcerēsimies, ka tikai neatkarīgai valstī ir savs vārds. Mūsu valstī šis vārds ir Latvija. Kāpēc mēs ar tādu saviļņojumu uztveram katru labu ziņu par Latviju un sāpīgi sliktu ziņu? Tas nozīmē tikai vienu. Mēs jūtam savu piederību Latvijai. Tas nozīmē, ka Latvijai ir arī nākotne. Pateicos par uzmanību.